Man tā pirmā lasīšanas pieredze un kaut kāda sākums ar grāmatām ir divas asociācijas par konkrētiem darbiem. Viens bija tāda grāmatiņa, kā zaķis brauc uz Rīgu pēc kāpostu sēklām. Es nezinu, kāpēc tieši tā man tik ļoti iekrita sirdī, jo tagad es viņu reizēm lasu meitai, kurai arī patīk. Un tagad man viņa likās ne tā interesantākā, foršākā vai labākā grāmata. Bet kaut kādā 5 gadu vecumā es sakritu uz nerviem gan vecākiem brālim ar prasīšanu uz laiku lasīt priekšā. Un brālim arī sakritu uz nerviem ar to, ka prasīja, lai viņš man lasa Donalda Daka komiks visu laiku, kas tikko to laiku parādījās 90. sākumā. Tad vienā brīdī viņam sakrita uz nerviem, un viņš sāka lasīt pilnīgi visu, katru vai, katru bums, katru tā ka tas nebija nopietni, un tas bija tas mans dzinulis, lai sāktu mācīties lasīt. Es neatceros, ka man kāds būtu aktīvi mēģinājis mācīt, bet laikam jau tas pirms tam bija noticis, un bija kaut kāda bagāža, kas izauga līdz brīdim, kad es varēju pats sev tālāk pastumt lasīšanas virzienā. Un tad pirmās grāmatas bija Donalda Daka, tolaik tikai komiksiņu mazo formātā, vēl Mickey Mouse saucās. Un diezgan daudzus gadus es gāju uz bibliotēku primāri, lai paņemtu jauno Donaldu Daku, un tad pie viena, lai nebūtu tā, ka izskatās, ka es jau vēlāk jau mazliet paudzies, liels puika, eju pēc komiksiem, tad es ņēmu arī citas grāmatas. Un tad, protams, arī tās izlasīju pie viena. Bet daļēji sākumā tas bija kā aizseks, lai neskatītos, ka es visu laiku ņemu Donaldus Dakus. Un otrs, kas man tajā laikā ļoti uzrunāja, bija Daģa žurnāli un viņa autoru grāmatas. Tur bija Andrejs Skailis, bija Pēters Ēters, kuru es esmu paņēmis tagad līdzi arī uz Rīgu. Es nezinu, kāpēc, kaut arī viņš nebija mans mīļākais no Daģa autoriem, bet viens no tiem, kurus lasīju. Un kaut kā man visas pirmās mīļākās lasīšanas pieredzes ir saistītas ar humoru, pat vairāk nekā ar piedzīvojumiem. Es, protams, lasīju Žilu Vernu, es lasīju fantastikas grāmatas un ceļojumu grāmatas un grāmatas par dzīvniekiem. Tās man arī ļoti patika, bet, ja bija kāda smieklīga grāmata, tad tas bija pāri visam. Un, ja dabūju pie jauna smieklīga grāmata, tad tas vienmēr bija pirmais, ko es lasīju un pārlasīju. Bija man tāds lūzuma punkts, es teiktu, ap 15 gadiem, kad es pārcēlos uz Rīgu, jo tad pirmo reizi arī bija pieeja datoram ar internetu, īsti neierobežoti. Un tas, protams, pārmāca kādu lasīšanas interesi, vai pat ne interesi saglabājās, bet vairāk, protams, interesantāk bija grimt iekšā tie interneta haotiskajā informācijas gūzmā un spēlēt spēles. Tāpēc tur uz laiku lasīšana tā kā apsīka, es vairāk lasīju fantastiku, un tā kā nauda bija ļoti ierobežota, es nereti to darīju grāmatveikalā, vienkārši stāvot un kādu pusstundu pastāvēju palasīju, tad kā tālāk un nākamā dienā atgrieztos. Tā es izlasīju vismaz 2 Vonnegūta grāmatas un arī pāris fantastikas grāmatas krievu valodā. Parasti to darīju Valtrā un Rapākas vecrīgā. Un otra lieta, ko es lasīju, bija mūziķu biogrāfijas. Tajā laikā es sāku aizrauties ar mūziku, ar 60. gadu pamatā psihodēliju un roku. Un, protams, par to laiku ir ļoti daudz mūziķu biogrāfijas, pie kurām bez maksas tikt bija sarežģītāk, kaut ko internetā novilku, bet tomēr šo to arī pasūtīju un tad lasīju. Bet bija tas nostivies pārrāvuma brīdis, kas, man liekas, savā ziņā arī
sapasēja ar to laiku, kad es nomainījās vienas skolas, no Laukiem pārbraucu uz Rīgu, un Rīgā literatūrā bija sacerējumiem pieeja mazliet tāda striktāka. Jo laukos es varēju rakstīt pilnīgi jebko, man nelika atzīmes, un tas bija ļoti forši, kamēr Rīgā tas negāja cauri. Un tas kaut kā nosita man vēlmi rakstīt pašam ārpus skolas, un līdz ar to arī lasīt, jo rakstīšana liekas ļoti iet kopā. Ja tu raksti, tu gribi lasīt, lai kaut kā sev bagātinātu no sērijas, lai kaut ko jaunu paņemt, kādu ideju, kaut kas iesprūst vai kā. Bet tad pienāca brīdis, kad es kaut kā sasparojos un domāju, labi, nē, es gribu rakstīt, man tiešām to patīk darīt, un šruns par atzīmēm vai ko, es vienkārši rakstīšu, pofīgi vienalga, rakstīšu, ko gribu rakstīt. Un tad līdz ar tām mūziķu biogrāfijām es paņēmu arī Paris Review intervijas ar rakstniekiem. Man bija pāris sējumi mājās, un šeit bija Vonnegūts, bija Borges, Hemingvejs, vēl citi. Un kaut arī literatūras lasīšanā biju iestrēdzis, neskapēc intervijas man ļoti labi aizgāja, un tas bija tas, kas savā ziņā atsita vaļā, jo tad, kad izlasīju interviju ar kādu autoru, es gribēju lasīt arī viņa grāmatas tad. Un tas man ļoti palīdzēja tikt garām tam kaut kādam pusauģa posmam, kad parādās cits intereses un īsti mainās kaut kāds pasaules vērtības. Man laik gribās lasīt kaut kā aizvien plašāk un dažādāk, un pat ja man nepatīkās kāds autors, tā kā vienu laiku man bija uzkāriens uz pamuku, un es lasīju 3 grāmatas, gan arī pēc kārtas vai Javieru Mariesu. Pēc tām 2-3 grāmatām, ko esmu izlasījis, man gribās atkal kaut ko citu, no citus autors lasīt, un tad atliekās malā, jo vispār nav tā, ka man patiktu dziļi urpties kādā vienā tēmā, vienā autorā vai vienā žanrā, un es kaut kā gribu no visiem mazliet paņemt, un ja es kādā brīdī pamanu, ka es neesmu lasījis ilgu laiku kādu nevienu kriminālu romānu, tad es atrodu plauktos, kas man ir sagādāts. Ir, protams, sava žanri, kas man ir tuvāk, joprojām fantastika. Man ir lielāka interese par tuvo austrumu autoriem nekā citu reģionu autoriem. Es pat īsti nezinu, kāpēc tā. Un tas tā kā ir kaut kas tāds, kas paliek, pie kā es atgriežos biežāk, bet jā, tā pašā laikā mans laikam ir sajūta, ka ne ir jālasa maksimāli plaši, nevis tā viena lieta, kas tev patīk. Un līdz ar to man ir grāmatplauktā diezgan liels savārstījums, atkal, protams, ar uzsvaru uz to, kas man vairāk interesē, kas pamatā tomēr ir proza, un pamatā ir literatūra ārpus tāda konkrēta žanra iezīmēm, kas nav ne fantastika, ne krimināla romāna, ne romantiskā literatūra vai šausmas, bet vienkārši viss kaut kas. Jā, ir, protams, autori, kas ir svarīgāki, kas uzrunā, un tad es mēģinu pēc kāda laika pie viņiem atkal atgriezties. Teiksim, protams, es jau daudz esmu par to runājis ar Pessoā, ar Nemieru grāmatu, kas man te plauktos ir, man šķiet, vienīgā grāmata, kas man ir 2 valodās, 2 eksemplāros. Ja man bija angļu versija visu laiku, ko es līdz vadāju arī, kad pārcēlos no Anglijas uz Spāniju, no Spānijas atpakaļ uz Rīgu, uz vienu dzīvokli, otru dzīvokli. Tā bija viena no kaut kādām 10 grāmatām, kas visu laiku bija līdzi. Un, kad iznāca latviski, kad, protams, arī pie tās tiku un pārlasīju. Tāpat man te ir grāmatplauktā ar atsevišķa maza nodaļa ar grāmatām, kuras es gribētu kādu dienu pārlasīt.
Ja pamatā es nepārlasu, es lielākoties izlasu un tad mēģinu atbrīvoties tam grāmatām, lai atbrīvotu vietu citām. Bet ir, kas man ir ļoti paticis, un tad tām ir atsevišķa vieta. Lielākoties pie viņām daudz kādus netieku, jo sākumā man ir tas, kas lai gribās lasīt uz priekšu, lasīt kaut ko jaunu, kaut ko citādāku. Bet jā, tad ir autori kā Esmils Kaderē, kuras arī esmu, nav tik daudz, bet arī kāds 4-5 grāmatas esmu lasījis, vai Karls Fuentes, piemēram. Un tie ir arī atgādinājumi par autoriem, kurus es gribētu vēl lasīt citas grāmatas. Teiksim, Samanta Šveblina, Chan Xue. Jā, tur ir grāmatas, teiksim tā, es mēģinu visas grāmatas atzīmēt arī gudrīdos, ko es lasu. Un gadā man ir vidēji 2 līdz 4-5 zvaigznīšu grāmatas. No kādām, 50-60, ko es vidēji lasu. Un tad tās ir tās 5 zvaigznīšu grāmatas, tad nonāk šeit lielākoties. Es reiz pa reizei ielieku vienkārši sociālos tīklos bildi ar grāmatām ar čupiņu un prasu, lai cilvēki piesakās. Lielākoties dažas grāmatas tā arī pazūd. Tagad, kad es dzīvoju teikā, tas ir sarežģītāk, jo es retāk esmu centrā un cilvēki retāk brauc šeit, un speciāli pāris grāmatu dēļ arī nevisai grib braukt. Tad reizēm nes uz Otro elpu, vai arī Viskuļos, kur man ir tāds kā birojs, tur ir arī brīvbode, kas ir tāds kā mantu apmaiņas punkts, kuras arī reizēm aiznes grāmatas. Bet ir tā, ka es diezgan daudz recenzēju pamatā Iram, un tāpēc man pienāk grāmatas, vai es tieku pie grāmatām, kuras neobligāti es gribu pārlasīt, kuras varbūt ir patikušas, bet es nebūtu varbūt speciāli meklējis. Un tad tās ir šī apakšējā plaukta otrā pusē, un pēc tam pārlien pāri uz virsplauktiem, virsgrāmatām, no kurām, jā, tad, kad viņas sanāk pārāk daudz, tad es mēģinu no tām atbrīvoties. Nav tā, ka man būtu žēl, jo pa lielām grāmatām man nav tāda nekāda akadēmiska nozīme. Ja es esmu izlasījis, man ir paticis, bet ne tik ļoti, lai es kādreiz redzētu sev pārlasīt vēlākos 5 gados. Vieglāk pēc 10 gadiem būs nopirkt no jauna to grāmatu, nekā vadāt viņu līdzi vai visu laiku turēt savu kā atgādinājumu, ka bija tāda grāmata, varbūt tīri labi patika, bet tas arī viss. Vai arī grāmatas, kas man mazāk patika, tad vēl jau mazāk es gribu atgādinājumu sev par tādu grāmatu. Bet ir, protams, grāmatas, kuras es paturu, gan ne tikai tās, kuras man ir ļoti patikušas, bet arī tās, kuras man ir devuši paziņas, jo tagad tādas sāk krāties vairāk, kas, protams, arī man visas ir ļoti, ļoti patikušas un ir brīnišķīgas grāmatas, bet tas ir papildus iemesls viņas paturēt, jo tur ir tad kāds ieraksts vai arī atmiņas ir kaut kādas saglabājušās. Jā, un ir grāmatas, kas varbūt man nav tik ļoti patikušas, bet ir kādā brīdī bijušas svarīgas, un tad arī ir kāda emocionālā vērtība, un tad tas ir citādāk. Kaut kā ir jābūt man īpašā apziņas stāvoklī, lai lasītu dzeju. Un es reti esmu tajā apziņas stāvoklī un reti novedu sevi tajā, sevišķi tagad ar bērnu. Man reti ir tik tīra galva, lai varētu sēdēt un izlasīt dzejoli, tad pārlasīt pāris reižu un tad ķerties pie nākamā, kas ir tas, kā es lasu dzeju. Kad es biju Latvijas žūrijā, kur, protams, nebija variantu, bet bija jālasa dzeja, tad tas, kas man palīdzēja, bija turēt pa dzejas grāmatai katrā istabā. Un, teiksim, es virtuvē, vāru tēju, gatavoju ēst, nemazgāju traukus, bet ja ir kaut kas tāds, kur man ir brīvs brīdis, tad labi ir rekru grāmata, es lasīšu kādus 4-5 dzīvoļus vismaz. Un tad tas ir vairākas reizes dienā, un tad tas palīdzēja. Bet jā, tas ir kaut kāds apzināts sevis virzīšana uz dzejas lasīšanu. Tāpēc
tie dzējas krājumi, kas man šeit ir vai nu arī, liela daļa ir paziņas un draugi. Ir kaut kādi krājumi, kas man ir uzrunājuši, daži dzīvoļi, piemēram, un tad es domāju, labi, es turēšu un ar laiku, tad izlasīšu visu. Tā ir ar Česlavu Milošu, ar Kaplinski, man tie ir. Vai ir, protams, grāmatas, kas ir, man liekas, savā ziņā bibliogrāfiskas vērtības, ka šis Ulriša Bērziņa tulkotais, atdzīvotais šeiha Mušrifuddīna Sādī Šīrazī dzējas krājums, kurus arī reiz pa reizi atveru, pašķirstu, izlasu kādu dzējoli, papriecājos, bet es nezinu, vai pienāks diena, kad es sēdēšu un stundu no vietas lasīšu dzējas krājumu. Es esmu runājis ar dzejniekiem, viņi saka, ka viņi reizēm apsēžās jau un pusstundu vai stundu no vietas lasa dzējas krājumu. Es ceru līdz tam kādu dienu izaugt.